1. Samuēla 16. nodaļa. Un tas kungs sacīja uz Samuēlu: cik ilgi tu būsi noskumis par Saulu, ka es esmu to atmetis, lai viņš vairs ilgāk nebūtu ķēniņš pār Izrēlu? Pildi savu rago reļļu un sataisies ceļam. Es tevi sūtīšu pie Isaja, šī betlēmieša, jo no viņa dēliem es esmu izraudzījis sev ķēniņu. Bet Samuēls sacīja: kā es varu iet? Tiklīdz Sauls to dzirdēs, tā viņš mani nogalinās. Tad tas kungs sacīja: ņem sev līdzi jaunu teli no lielopiem un saki: es esmu nācis nest kaujamo upuri tam kungam, un ielūdz arī Isaju upura mīlestā. Tad es tev darīšu zināmu, kas tev būs jādara, jo tev būs jāsvaida tas, kuru es tev norādīšu. Un Samuēls tā darīja, kā tas kungs bija viņam sacījis, un nogāja uz Betlēmi. Tad viņam pretī nāca pilsētas vecai aiz bailēm trīcēdami un jautāja: vai tu nāc miera nolūkā? Un viņš atbildēja: miera labad gan. Es esmu atnācis, lai tam kungam nestu kaujamo upuri. Šķīstieties un piedalieties kopā ar mani kaujamā upura mīlestā. Un viņš svētīja Isaju un viņa dēlus un ielūdza viņus upura mīlestā. Un notika, kad viņi bija atnākuši, tad viņš uzlūkoja Ēlijābu un domāja: tiešām, šis gan būs tas, kas tā kunga priekšā ir viņa svaidītais. Bet tas kungs sacīja Samuēlam: neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Tad Isajs pieaicināja Abinadabu un lika tam iet Samuēla priekšā, bet viņš sacīja: arī viņu tas kungs nav izredzējis. Tad Isajs lika Šamam nākt priekšā, bet viņš sacīja: arī viņu tas kungs nav izredzējis. Un tā Isajs izveda Samuēla priekšā savus 7 dēlus. Bet Samuēls sacīja: no šiem tas kungs nevienu nav izredzējis. Tad Samuēls jautāja Isajam: vai visi jaunekļi še bijuši? Un viņš sacīja: vēl ir atlicis tikai pats jaunākais, bet tas ir avju gans. Tad Samuēls sacīja Isajam: nosūti un liec viņu atvest šurp. Mēs neapsēdīsimies, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš nosūtīja un lika to atvest. Un tas bija iesārtiem vaigiem, skaistām acīm un labu izskatu. Tad tas kungs sacīja: celies, svaidi to, jo tas ir viņš. Tad Samuēls ņēma savu eļas ragu, un viņš to svaidīja viņa brāļu vidū. Un sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā. Un Samuēls cēlās un aizgāja uz Rāmu. Un tā kunga gars atstāja Saulu, un pēkšņi viņam uzbruka ļauns gars,
kas bija tā kunga sūtīts. Tad Saula kalpi viņam sacīja: redzi, nu, ļauns gars no Dieva tevi tagad tirda, pavēli tikai kungs kādam no saviem kalpiem, kas te tavā priekšā stāv, lai tie sameklē kādu vīru, kas prot spēlēt cītaru, un kad Dieva sūtītais ļaunais gars tevi pārņems, tad lai viņš spēlē cītaru un tev paliks labāk. Tad Sauls sacīja saviem kalpiem: sameklējiet man tādu vīru, kas labi prot spēlēt, un tad atvediet to pie manis. Tad kāds no jauniem puišiem sacīja: redzi, es esmu ievērojis vienu Isaja dēlu Betlēmē. Tas māk jo labi spēlēt. Tas ir varonīgs jauneklis un karavīrs, gudrs vārdos un skaists augumā, un tas kungs ir ar viņu. Tad Sauls sūtīja vēstnešus pie Isaja un lika viņam sacīt: atsūti pie manis savu dēlu Dāvidu, kas ir pie sīklopiem. Tad Isais sakārtoja ēzeli, ņēma maizi un trauku vīna, arī vienu kazlēnu un nosūtīja tos ar savu dēlu Dāvidu Saulam. Tā Dāvids atnāca pie Saula un nostājās tā priekšā, un tas viņu ļoti iemīlēja, tā ka viņš kļuva tam par ieroču nesēju. Un Sauls sūtīja pie Isaja un lika sacīt: lai Dāvids paliek pie manis, jo viņš ir labvēlību atradis manās acīs. Un notika, tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja, un Sauls atspirga. Viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās.